ko! Sveiciens visiem vēl joprojām uz sapņu tilta, gan tie, kas ir pirmās rindas ieņēmuši jau sen un nekustās no šejienes, un kuri, protams, ceļoja ar mani jau ilgāku laiku kopā. Tas man ir liels prieks, tātad es saprotu, ka mēs līdz 6 te droši būsim. Arī jūs, kuriem tur droti līst virsū, var jūs, ka nav labi, saņemieties. Jā, tieši par jums es arī domāju. Mēģiniet kaut kā to lietu, ar domu spēku vai ar, nezinu, lietusargiem vai ar kaut ko papītīt drusku malā. Nu tā, skaidļi, kā jau es minēju pirms maza brīža, skaidļi. Mēs esam nokļuvuši sapņu tiltā pie skaidļiem. No 1 līdz 10 varētu teikt pilnīgi droši. Kas tie tādi ir? Burvju skaidļi vai kādi citi skaidļi? To visprecīzāk jums izskaidļos un izdziedās bērnu un jauniešu ansamblis Momo koncertu uzvedumā Skaidļu pasaule, sadarbojoties kopā ar dzejnieci Leontīni Apšinieci un liepājnieku radošo grupu komponistu Jāni Strāzdu, ģitāristu Māri Kupču un arī dzenaru solistu Andri Ērgli, ko jūs, protams, redzēsiet arī šeit uz skatuves. Aplausi no jums! Dzenam projām lietu! Un Momo ar Andri Ērgli uz skatuves. Aiziet, Juriņā! Labdien, mani mīļie burvju skaitļi! Labdien, skaitļu burvja kungs! Ai, cik jūs tā kopā mākat? Kā tad vasaras darbi, ko? Kā pagāja vasara? Labi! Un vasaras darbs izpildījāt visus? Jā! Visus skaitļus sarēķināt pareizi? Jā! No, to es tūlīt pārbaudīšu. Vai, cik daudz tautas! Es tūlīt iedodiet man to burvju zizli. Iedod man to burvju zizli. Es tūlīt ar vienu rokas vēzienu aizbaidīšu to lietu un tos visus lietus mākoņus tūlīt. Jūtat? Nelīst. Cik es esmu laimīgs būt par šīs skolas direktoru. Ziniet, mēs pat nokārtojām akreditāciju, mums iedeva uz mūžu. Man, pareizāk sakot, iedeva uz mūžu, es varu vadīt šo skolu
Ziniet, arī mana sieva strādā šai brīnišķīgajā skolā, un jūs neticēsiet, viņai vienu reizi izdevās izrēķināt kvadrātsakti no 57. Ziniet, manā lielajā mūžā, cik es jau esmu piedzīvojis, man vēl tas nav izdevies. Bet kā viņai tas ir izdevies, nesaprotu galīgi. Ak, tu mani mazie ķipariņi, nu mazie. Bija kādreiz mazi. Tagad jau lieli izauguši. Vai tad vēl burvestības atceraties? Jā! Nu? Šurum, burum, šu, 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 skaitļu rindu saucam mēs, visi kopā stājamies, skaitļu burvim klanāmies. Nu neko pavasari jūs neesat aizmirsuši. Pareizi. Šurum, burum, šu, 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 skaitļu rindu buru es. 1, 2, 3, skaitļu rinda parādījās! Nu redz, kā mums te sanāk tā. Tēt, vai mēs varam uzburt summu no tāda uzdevuma? Saskaitīt visas planētas, reizināt ar visiem pasaules okeāniem un izdalīt ar tūkstnešu skaitu. Tas būtu ļoti, ļoti matemātiski. Un ļoti grūti arī. Ko tu teici? Un ļoti grūti arī. Jā, nu, grūti būtu, jā. Nu, bet lai mēs to visu tā varētu izrēķināt, sarēķināt, ir kas jādara? Jāvingrinās. Un vispār planētas, okeāni, tūkstneši. Vai mēs zin kāds, cik to ir? Manuprāt, es nezinu. Bet, no labi, ka ir mana mīļā sieva, kur man palīdzēs visu to sarēķināt un pateikt man priekšā, ja? Jā, tieši tā. Bet, kur tad nulle ir? Ko? Un plusi un mīnusi? Kā nav, ka? Un dalījumu reizināšanas zīmes arī nav? Arī nav, Nu kā tad tas var būt? Pagaid, tas nemaz nav labi. Tad, ja es te neko nevaru sarēķināt, ko tad man te darīt? Nu, ziniet, ja rīt nulle neierodas skolā, jūs man dodiet ziņu. Labi, tiks darīts. Bet pa to laiku man ir svarīgs valstisks uzdevums. Man ir pa valdību jādomā. Tūlīt vēlēšanas nāk. Nu, man tur jāiet palīdzēt tai vēlēšana iecirknī, tur pareizi saskaitīt, lai ievēl tos pareizos vīrus, un lai palīdz man uzturēt kaut kā to skolu. Nu tad, labi, nu tad es tad iešu. Jūs te tā uzmanīgi, ja? Visu labu, skaitļu burvja kungs! Citiem patīk rakstīt, lasīt, man tik tikai rēķināt. Patīk pieskaitīt un atminēt.
Nē, tas ir galvā. Nē, burvju kociņā. Es uzbūšu īsto skaitli. Vai palīdzēsiet man? Jā! 10. Sahāras, Arktiskais, Antarktiskais lielais baseins, Gobi, Kalahāras, Sibīrijas, Arābijas, Patagonijas lielais un Viktorijas. Paldies! Bet vai tu zini, cik uz planētas ir okeānu? 5. Dienvidu, Atlantijas, Ziemeļledus, Klusais un Indijas. Bet vai tu zini, cik planētu ir Saules sistēmā? 1, 2... Es neatceros. Varbūt kāds no jums var pateikt, cik planētu ir Saules sistēmā? 8. Tieši tā, 8. Merkurs, Venēra, mūsu pašu Zeme, Mars, Jupiters, Saturns, Urāns un Neptūns. 8. Tātad mums 5 jāreizina ar 10, un tad jādala ar 8. Tieši tā. Aiziet. Šurum, burum, šu, 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 burvju skaitli buru es, 1, 2, 3, īstā summa parādies. Klau, bet vai tu neaizmirsi reizināšanas zīmi? Un vienādības zīmi. Nulle un visas zīmes ir pazudušas. Tas noteikti ir viņas dēļ. Mīnusi un plusi allaži ir labi mācījušies. Viņi nebēgtu projām. Un ko tagad? Itin neko nevar uzburt, ja nav plusu, mīnusu un reizināšanas zīmes. Mammu, ko mums tagad darīt? Meitiņ, viss būs labi. Mēs nezinām, kas noticis ar nulli un visiem pārējiem. Taču mēs varam mēģināt to noskaidrot. Nāciet, iesim nu mājās. Pajautāsim tētim, varbūt viņš zinās, kā palīdzēt. Stundas beigšās, līdz rītam, Sofija.
risinājuma, dalīšanas un vienādības zīme burvīgi. Kas tie par zaļiem ģīmiem? Kāpēc tādas skumjas? Jūs bēdājaties, ka neesam skolā, ka veikli aizmukām no matemātikas stundas. Vai klausieties uzmanīgi, vai tad mēs nenorunājām, ka tieši es, un, protams, arī jūs, ka mēs kopīgi atrisināsim to sarežģīto uzdevumu par planētām, okeāniem un tūkstnešiem, kā uzbursim īsto skaitli. Nu, tad pietiek slinkot, ķerieties pie darba, un lai līdz rītam man tas skaitlis būtu izreikināts. Un tad es būšu tik gudra, ka pati varēšu vadīt burvju skaitu skolu. Tas vecais skaitu burvis tāpat nekam nedara, tikai vāvuļo bez mitas. Nu, ko jūs stāvat? Ņemiet savas burvju nūjiņas un uz priekšu burieties! Vai kāds vajag šodien ceļam uz mājām? Vai? Sveiks, tēt! Tev mums noteikti jāpalīdz atrast nulli un pazudušās zīmes. Es bez viņiem neko nevaru uzreikināt. Tēti, nu paklausies taču! Tikko katrs
Jūs ar mājās jau? Mano, Maru. Nu, Merī, klausies. Vai tiešām mūsu nākošo meitu arī jāsauc līdzīgā vārdā? Es šo knapi varu atcerēties. Lai nu paliek ar tiem vārdiem. Mīļais Mauricijus, Mirā lūdz tavu palīdzību. Nulle tiešām neieradās uz stundām, un pārējās zīmes arī netiku manījusi. Mums kaut kas jādara, pirms skaitļu vecāki nav pamanījuši bērnu pazušanu. Jā, nu, bet ko tad lai mēs darām? Mēs cerējām, ka tu to varēsi pateikt. Nu, atkalis, nu kā vienmēr es. Nu, ko tad? Jūs neko nekad nedomāsiet? Tēti, paklausies taču. Tu taču vari paskatīties internetā. Iegooglē pazudušie skaitļi. Tikai šo vienu reizīti un vairāk gan nesēdi pie datora. Mirā taisnība. Tu pārvērties par tādu kā dīvainu ērmu, kurš runā pats ar sevi un neatpazīst var savu ģimeni. Mēs posīsimies ceļā, dosimies meklēt pazudušos bēgļus. Bet tiešām vai tā ir taisnība, ka nulle ir pazudusi? Un varbūt kāds viņu ir pārdaisījis par burtu. Tagad! Nomierinies. Labāk paskaties, ar kuru skolu mums labāk sākt. Nulle iepriekšējā stundā bija gatava uzburt pati krūto skaitļu summu un teica, ka drīz būšot tikpat gudra kā tu, skaitļu burvikungs. Nedomāju, ka skaitļi ir nozagti. Viņi vienkārši ir pazuduši. Kaut gan tas jau arī nav nekāds mierinājums. Jā, nu labi, es tūlītās savā iPodiņā iegublēšu internetā, kas tam mums ir. Un atradu 3 skolas te. Tā. Simtkāju skola,
Vēžu skola un Vistas skola. Nu ko, es domāju, ka tālu jau viņi nevarētu būt nekur aizgājuši. Droši vien vienā no šīm 3 skolām viņiem tur ir jābūt. Dosimies meklēt, ja? Bet tas skrienam, bet nenokrītam, tur ļoti slīd. Evija. Hehe, cik labi! Neviens mūs nemeklē. Tas tik ir piedzīvojums. Nu, kā jums iet zīmes? Kas tad tas? Kur ir summa? Kur ir summa no planētu, okeānu un tūkstnešu reizināšanas un dalīšanas? Mēs nevaram to uzbūt. Mums ir vajadzīgs skaitlis 8. Mums ir vajadzīgs skaitlis 5. Mums ir vajadzīgs skaitlis 10. Bez skaitļiem neko nevar izrēķināt, un mēs nevaram uzburt īsto summu. Nejēgas tādi! Kas tās par muļķībām? Dodiet šurpu! Šurum, burum, šu, šu, šu! Burvju skaitli buru es 1, 2, 3. Īstā summa parādies! Kā? Tas nevar būt! Vai tiešām man ir vajadzīgi arī citi skaitļi? Kā? Un ko tad, lai es tagad daru? Kā tad ar nulles skolu? Es nebūšu pati gudrākā. Tu būsi, tu jau esi. Tikai kopā mēs varam uzburt īsto summu. Arī skaitļi neko nevar uzburt, ja mūsu nav. Nu re, ļoti labi, lai saprot, kurš te galvenais. Nulle, viņi jau droši vien meklē mūs un ir ļoti uztraukušies. Mums jādodas atpakaļ uz skolu. Nu, lēnām. Es tai skolā savu kāju nespēršu, un jūs arī nelaidīšu. Ja viņi grib, lai nāk un meklē, es viņiem uzburšu tādu melno caurumu. Esmu taču apaļa, vai ne? O, tad viņi redzēs. Simtkāju ģimenes vienīgo dēlu, agri no rīta un vakarā vēlu. Nebeidza rādīt un ģimene lolot, izlēmām visi to augsti skolot. Ai, ai, ai,
vārds cienīmoja Simkāju skolas direktora kungs. Labdien, direktora kungs! Mēs nākam steidzīgā kārtā. Mums pazudusi nullu un reizrēķina zīmes. Vai tās nav manītas pie jums? Sveicināti, sveicināti. Nē, netiku manīs nulli un viņas draugus. Tie nav viņas draugi, tie ir mani draugi, un nulle tos ir nozagusi. Nē, nu, ābols no ābeles tālu nekrīt. Nu, kā tādā māte. Tās ar, kas skatās televizoru ilgi, tad ar māte tāpat paļaustās. Bet tiešām, nav nekur manīta nulle. Un plus un mīnus arī nav. Reizinājuma dalījuma zīmes arī nav. Nē. Man tūlīt sirds apstāsies. Kā tad es izrēķināšu visu to? Mēs atradīsim, viss būs labi. Bet ziniet, bet ja nu gadījumā kaut kur parādās, nu, lūdzu, dodiet ziņu, ja? Noteikti. Es ar saviem simkājiem pameklēsim visu tuvāko apkārtni. Varbūt mums izdosies ko atrast. Ne, nu ko tad? Dosimies uz Vēžu skolu. Dosimies ātri. Redzēšanos. Visu labi. Uz redzēšanos. Tālu ceļu nācām. Sveicināt Vēžu skolas direktors kundze. Labdien, skaitļu burvja kungs. Ko tad jūs tik steidzīgs? Un ar visu ģimeni? Vai kas noticis? Ir noticis gan. Mums pazudusi nullu un reizrēķina zīmes. Nevaram neko ne izrēķināt, ne uzburt. Varbūt viņa nav manīta pie jums? Jā. Nē, nulli. Šo mazo spindzeli es netiku redzējusi. Bet dzirdēju, ka viņa ir prātā uzburt summu no planētu, tūkstnešu un okeānu skaitu. Bet zīmes... Nu, tūlīt jūs man dabūsiet. Kā ņemšu tūlīt zikstu. Kur jūs bijāt? Nulle mūs nolaupīja! Es jums teicu nekāpt svešās automašīnās. Kādā mašīnā iekāpāt? Droši vien smukā, ja? Viņa teica, ka uzburšot īsto summu un pārliecināja mūs, ka to varētu izdarīt bez citiem skaitļiem. Bet izrādās, ka nevar. Lūdzu, ņemiet mūs atpakaļ burvju skaitļu skolā! Lūdzaties vēlreiz. Lūdzu!
ņemšu jūs atpakaļ. Nu kā tad savādāk? Citādāk jau man nekas nesanāk. Es nevaru to budžetu pieņemt, es nevaru sarēķināt algas. Nu neko es nevaru. Protams, ka es ņemšu atpakaļ. Bet kur tad ir pati nulle? Jā. Viņa teica, ka dosies uz Vistas skolu. Ej, es taču to lasīju. Jā. Ej, nu dosimies uz to visu skolu. Tas steidzamies. Redzēšanos! Visu labu! Visu labu! Ak, vai! Kāda izgāšanās! Man nekas nesanāk! Es neko nevaru uzburt! Visas zīmes no manis aizbēga, un skaitļi noteikti arī ir dusmīgi. Pat domāt negribas, cik dusmīgs būs skaitļu burvis, kad mani atradīs. Ko lai es tagad daru? Pajautāšu savam burvju spogulim. Šurum, burum, šu. Saki burvju spoguli, ko lai tagad daru es? 1, 2, 3, īstie vārdi rādieties. Tev jādodas atpakaļ pie skaitļu burvja un skaitļiem. Viņi ir uztraukušies un meklē tevi. Tikai jūs visi kopā varat uzburt īsto summu, un tad pasaule iemirdzēsies gaišāk. Planētas, tūkstnešus un okeānus apmirdzēs miljoniem mazu zvaigznīšu. Bet, lai šis brīnums notiktu, jums jāsalīkst viens. Nu, laikam jau spogulim ir taisnība. Viena es tāpat neko nevaru iesākt. Nu labi, mēģināšu visu vērst par labu. Bet spoguli, kur tad lai es viņus meklēju? Viņi tevi meklē Vistas skolā. Steidzies tur! Labi, paldies, es jau steidzos! La la
Man arī patīk aplausi. Sveicināt Vistas skolā! Vai jūs neesat šeit manījuši 0? Kā nē? Kur? Kur ir 0? Kur? Tur? Kur? Kur tad? Kāds tāds? Re, kur tu esi? Nu, tu saņemsi, ko pelnījusi. Atkal tu ļausties. Tas ļausim 0 izteikties. Nu, nekas daudz jau tur nav ko sacīt. Es tikai gribēju būt pati labākā un pati gudrākā. Es domāju, ka skaitļi neko nemāk. Es biju pārāk lepna un kāpēc tu pārdomāji? Būt vienai ir ļoti skumīgi. Es sapratu, ka tikai kopā mēs varēsim uzburt īsto skaitli. Un burvju spogulis teica, ka tad, kad īstā summa būs uzburta, visas planētas, okeānus un tūkstnešus apmirdzēs miljoniem mazu zvaigznīšu. To nu es negribēju palaist garām. Tāpēc izdomāju, ka varēšu ar jums atkal sadraudzēties. Vai ņemsiet mani atpakaļ? Kā lai mēs zinām, ka tu atkal negribēsi mūs nozagt? Jā, kā tad, lai mēs zinām? Tu taču teici, ka visu uzbursi pati. Es zinu, bet es kļūdījos. Lūdzu, piedodiet. Mēģināsim uzburt tagad mirā. Nu labi, tikai tā gan vairāk nedari. Pārbiedēju visus skaitļus. Bursim kopā. Tā, kur mana tāfelīte? Ne, kur es paldies. Jā. Tātad, ar ko mums sākam? 4 plus 4 Jā, 4 planētas 8. reiz 10 Skaistas. Vai? dalīts ar 5 okeāniem mīnus 0 vienādības zīme. Aiziet! Šurum, burum, šu, šu, šu! Burvju skaitli, burum bez! 1, 2, 3! Īstā summa parādījās! Ei, mums izdevās! Kā jums liekas, mums izdevās? Ko? Un lielie bērni, kā jums liekas, mums izdevās? Kāpēc neizdevās? Nav pareizi? Un ko saka lielie bērni? Nav pareizi? Nu, mīļie, tie, kuri domā, ka nav pareizi, tiem tiešām būs pēc 2 nedēļām laiks mācīties. Jo kā nekā, 1. septembris jau tuvojas. Jo tagad rēķināsim tā kā kopā tie, kas nezinu. Nu, tu, kas grauz to kartupeli, ja? Met ar roku, ja? Pamēģināsim tagad, davai? Ja? Tā, kas tad pirmais ir jādara? Izstāst man, kā tu rēķināji? Kā tu rēķināji? Stāst? Pēkšņi, ja? Nu, tad rēķināsim kopā. Vispirms, kas notiek? Nevis mēs saskaitam vai atņemam, bet sareizinam un sadalam. Vai jūs iesiet prom tie mākuļi, kas jums ir? Bāžās te virsū. Tā, 4 reiz 10, cik ir? Cik? 40. Dalīts ar 5, cik? 8. Pieskaitam šito te 4 plus 4, cik ir? 12. Paga. Nē, nu mums ir jāpieskaita rekur šitas 4, nē. Mums jāpieskaita šito 4 pie tā 8. Un cik tas sanāk? 12. Un atņemt vēl to 0. Un cik tas sanāk? 12. Kurā klasē tu ej? Kurā tu ies? Kurā? 2. gadu, ja? 150. 2. gadu, ja? Nu, neko darīt. Būs jau labi. Nu ko?
es tiešām ar jums visiem ļoti lepojos. Un viens, nu neteiksim nūjas vēziens, bet mans rokas vēziens, un šitie mākoņi visi tūlīt pazudīs! Viens ir mēnes, viena saule, māmiņa un tētis viens. Viena ģimene un tauta, debesīs viens vienīgs Dievs. Divas rokas, divas kājas, divi draugi blakus vien. Diviem labāk darbi sokas, diviem labāk diēt un smiet. Diviem roku rokā, saule spīd vai lietus līst. Diviem kopā nav nevainas, labāk būtu, ja mēs trīs. Diviem roku rokā, un par to mums viens ir prieks. Ja vēl vienotos trešais nebūtu nudien tas liekas. Tomēr labi, ka mēs divi, sliktāk būtu, ja tu viens. Negaršotā šokolāde, medus maize, saldais piens. Divi, tikai divi, bet jau drīz mēs būsim trīs. Kad no baltās mājas mamma māsiņu mums atvedīs. Diviem roku rokā, saule spīd vai lietus līst. Diviem kopā nav nevainas, labāk būtu, ja mēs trīs. Diviem roku rokā, un par to mums viens ir prieks. Ja vēl vienotos trešais nebūtu nudien tas liekas. Ziniet, mīļie draugi, mēs šai pasaulē esam vieni, bet tai pašā laikā mēs neesam vientuļi, jo mums ir draugi, rāti, ģimene, kas par mums domā, gādā un uztrauc. Novērtējiet to! Roku rokā, saule spīd vai lietus līst. Diviem kopā nav nevainas, labāk būtu, ja mēs trīs. Diviem roku rokā, un par to mums liels ir prieks. Ja vēl vienotos trešais nebūtu nudien tas liekas. Vienotos trešais nebūtu nudien tas liekas. Vienīgais man iznāk labs, taisnīgs tā kā sēklas skars. Pilnieks galvu liec mazliet, asti cenšas gaisā skriet. Brīnieks tā kā burtiņš teikt, stāvītu jau azaudē. Četrinieks kā lielas krāsas, apkārt skaļas augšup slējas. Piecinieks ar rastu punci, tā kā kaimiņu mājas runcis. Sešnieks apliec lejas galu, uzrakstīt to viegli varu. Septītnieks
iezīmēju snipi, klingeri, kā galvā lieku, redzu līdu astotnieku, sešnieku, kādā kā griežu, dabūju es devītnieku, stāvam nulli lieku klāt, desmit sanāk akurāt, skaitļus rakstīt ļoti, rēķinātam patīk ļoti, skaitļus kudras sienāžus, kāvēnes un gliemežus, vēl tik manam gudru ziņu, jāiemācās reizēķīnu, un jāreisies tad jau rīt, skaitļus spēšu izdalīt. Septītnieku rakstu slīdi, augšā iezīmēju strīdi, klingeri, kā galvā lieku, redzu līdu astotnieku, sešnieku, kādā kā griežu, dabūju es devītnieku, stāvam nulli lieku klāt, desmit sanāk akurāt, katru skaitļus rakstīt ļoti, rēķinātam patīk ļoti, skaitļus kudras sienāžus, kāvēnes un gliemežus, vēl tik manam gudru ziņu, jāiemācās reizēķīnu, un jāreisies tad jau rīt, skaitļus spēšu izdalīt. Nu ko, gribu jums vēlreiz teikt lielu paldies. Es ceru, ka nav šeit tikai mammas un tēti nesēž šiem bērniem, kas šeit uz skatuves, bet es ceru, ka puse tautas ir vienkārši atnācēji, kas gribēja noskatīties šo brīnišķīgo izrādi. Nu ko, paldies jums, ka skatījāties, paldies, ka neaizmukāt no šī, nu, neteiksim tā, negantā lieta, jo kā nekā, nu, neesam jau no ledus vai no salmiem, kas var satrūdēt. Cukura. Vai no cukura, kā teikt, jā. Un gribu jums vēlēt, protams, visiem tiem, kuriem sākas 1. septembrī skolas gaitas, lai jums viss nākušais, šis un nākušais gads ir zinību pilns. Lai jums veicas! Paldies! Nebēgam prom, nebēgam. Aplausi. Lieli. Lūdzu, pirmkārt, bērnu jauniešu ansamblim Momo. Es ļoti gribētu redzēt uz skatuves arī vadītāju Dagniju Kravali un skolotāju Elīnu. Lūdzu. Režisori tāds arī esot kaut kur noteikti šeit. Nāc. Ja jau, tad jau. Nu, vēlreiz sirsnīgi aplausi, lūdzu, tātad Momo. Tēju grupa Ritms arī dzena. Meitenes, Andris Ēglis personīgi. Paldies jums. Jūs droši varat doties pūsties, es savukārt vēl parunāšos par jums. Man ļoti gribās kādam uzdāvināt pa diskam.